Vai ticība ir spēks, vai ticība ir psiholoģiska apziņa par kaut ko? Varbūt tu esi kādreiz cīnījies ar jautājumu, ja vien man būtu bijusi vairāk ticība, tad noteikti dziedināšana būtu atnākusi. Vai ja vien es būtu vairāk darījis kaut ko, tad būtu bijusi lielāka man ticība, bet kas tad īsti ir ticība? Tu varbūt arī esi cīnījies ar šiem jautājumiem, un tas ir kaut kas tāds, par ko mēs parunāsim šodien, un turpin skatīties. Sveiks, tu klausies Personu dziļāk, un šodien parunāsim un atbildēsim uz jautājumu, kas tad ir ticība. Esmu jau uztaisījis 3 video pirms tam, tāpēc, ja tev ir interesi, to var pačakot, ja ne, viss kārtībā. Esmu runājis par to, kas ir glābjošā ticība, attīrošā ticība un ticības dāvana, un šodien atbildēsim uz jautājumu, kas tad ir ticība. Un kā es sākumā minēju, bieži vien draudzē mēs dzirdam jautājumu vai terminu kā ticība, kas tiek mētāts riņķī, un lielākoties mēs saprotam, kā mācītājs, sludinātājs vai kāds brālis vai māsa Kristū, kā lieto šo terminu, un it kā mēs saprotam, jo mums ir kaut kāda saprašana, citam lielāka, citam mazāka, par šo terminu, par to nozīmi, kaut kas no mūsu dzīves, no personīgās pieredzes, bet tomēr beigās, ja es tev patreiz uzdot jautājumu, vai tu vari atbildēt uz jautājumu, kas ir ticība, nevis ko tā dara, bet kas ir ticība, vai tu būtu spējīgs atbildēt. Un tas nav, lai kādi iegrūst grāvi vai kaut kas tāds, un iespējams būs cilvēki, kas nepiekritīs šim te video, tāpēc, ka viņi saka, ka ticība ir spēks, jeb viņi saka, ka ticība ir psiholoģiska apziņa, kad es zinu, 100%, un varbūt būs cilvēki, kas teiks, ka ne, tas arī nav tas, ka tas ir kaut kas cits, bet es vēlētos, lai mēs ieliekam šo te vārdu tādā kategorijā, kā mēs sāksim uz viņu atbildēt. Kādā ziņā? Tajā ziņā, ka ir šo te vārdu ticība, mēs varam iedalīt 2 daļās. Tādos teoloģiskos terminos, ja mēs ieliksim, sāksim ar pamatu. Mēs to varam noraksturot kā teleoloģisku vai kā ontoloģisku paskaidrojumu šim te vārdam. Un arī es biju savā ziņā jauns šiem terminiem, tāpēc viss kārtībā, ja tu to nezini, ja tu to zini, tad reāli apsveicu, tas ir stilīgi. Bet tad mēs bieži vien apraksturojam lietas caur, ko viņa dara, nevis kas viņa ir. Un tur mēs arī bieži vien iekrītam, kad mēs vārdu ticība apraksturojam pēc to, ko viņa dara, nevis kas viņa ir. Un tāpēc cilvēki var nonākt pie šī, ka ticība ir kā spēks, jeb ticība ir kā pārziņa, apziņa, 100% pārliecība par kaut ko un viss pārējais. Tad teleoloģiski, kad mēs kaut ko apraksturojam, tas nozīmē, ko tas dara, jeb ko kaut kas dara, un ontoloģiski atbild jautājumu, kas tas ir būtībā, esencē. Pieņemsim, ja mēs paņemsim vārdu draudze, ja mēs viņu apraksturojam ontoloģiski, draudze ir kas? Mēs, kas esam glābti Jēzu Kristū, kas ir mazgāti ar viņa asinīm, mēs esam brāļi un māsas, ka mēs sanākam kopā 2 vai 3 vai vairāk. Mēs esam kā draudze, mēs esam zem Jēzus asinīm, mēs esam Dieva bērni un viss pārējais. Draudze nav ēka, draudze ir cilvēku kopiena, kas ir pieņēmuši Jēzus Kristus kā savu kungu un glābēju. Un, ja mēs apraksturotu draudzi caur šo te teleoloģiju, tad draudze ir tā, kas iet un sludina, draudze ir tā, kas iestājās par bāriņiem un par atraitnēm, un draudze ir tā, kas varbūt ir pazīstama kā izdala drēbes tiem, kas nav spējīgi, vai pabarotos, kas nav spējīgs, vai draudze ir kā vieta, kur mēs varam aiziet un saņemt lūgšanu, vai atbalstu, vai izrunāties, vai izsūdzēt grēkus, vai kaut kā savādāk. Un ja es tev paskaidrotu pēc šās te teleoloģiskā paskaidrojuma par to, kas ir draudze, tu noteikti pateiktu, vai nodomāt, tā jau ir, jo draudze ir, kur mēs aizējam, un mēs saņemam, un mēs dodam, un mēs varam, bet ja mēs skatāmies, kad mēs uzdodam šo jautājumu, kas ir draudze, tad mēs negūstam īsti šo te atbildi šajā atbildē. Es saku, tu man saprati, ka tu tiec līdzi, es zinu, ka patreiz tāds nedaudz dziļš uzreiz leciens tajā visā un viss pārējais. Bet tas ir tas, kas mums ir jāsaprot, ka bieži vien mēs šo te vārdu ticība raksturojam par to nevis, kas tā ir, meklējot Bībelē, skatoties cauri Bībelē, bet mēs viņu raksturojam un atbildējam jautājumu, kas ir ticība caur to, ko viņa dara. Un, ja tu visticamāk esi lasījis Ebrejiem 11. nodaļu 1. pantu, tur tu lasīsi šādus vārdus.
Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Tu redzi, ka šeit netiek atbildēts uz jautājumu, kas tā ir, bet ko viņa dara. Un šeit mēs redzam šo teleoloģisko paskaidrojumu, bet mēs neredzam šo ontoloģisko paskaidrojumu. Un tā kā mums nav šis paskaidrojums, kas tas ir būtībā, kas tā ir pati par sevi, mēs bieži vien nezinām, vai tas, ko tas cilvēks saka, ka ticība ir spēks, vai ticība ir pārliecība, vai kā es to varu iesaistīt savā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien sludinātājs uziet uz skatuves, vai kāds sludina un runā par to, kas ir ticība, un ir šāds viegls paskaidrojums, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, uz to, kas cerams, un stipra paļaušanās, un šis Ebrejiem 11.1, un tad tiek ielikta šī pieredze, šis pieņemsim, es gāju, es noticēju, tas notika, un es dalos tādām vairākām liecībām, un attiecīgi cilvēkam, kas klausās, vai arī es pats sev, neteikšu, ka meloju, bet nedodu pilnīgu atbildi par to, kas ir ticība. Attiecīgi daloties ar pieredzēm par to, kā ticības spēkā Dievs pagodinājis ir manā dzīvē, personīgi vai caur mani citu cilvēku dzīvēs, es nonāku pie tā, ka cilvēki mēģina šo kas ir ticība, atbildēt paši savās dzīvēs. Bija tā, kad man tā vienā reizē bija tāda stipra pārliecība, bet vai tā ir ticība, var būt, un tad es mēģinu dzīvot tā, lai man vienmēr būtu šī lielā pārliecība par lietām, bet bieži vien man nevar būt pārliecība par lietām tik pārliecinoši, ka es vienmēr visu zinu, kāpēc, jo mēs kā cilvēki nezinām nākotni, Dievs mums var atklāt nākotni, Dievs var caur pravietiskiem vārdiem vai caur sapņiem vai kaut ko citu, bet mēs nevaram dzīvot konstanti, ka mēs 100% zinām visu par visu, vai arī mēs nevaram balstīt to, ka ticība ir kā spēks, kad ja es dzīvošu pēc iespējas svētāku dzīvi, un ja es pēc iespējas vairāk ticēšu, ka es ticu, attiecīgi es patiesībā likšu savu ticību savā ticībā, nevis ticību Dievā, un tad tas nozīmē to, ka man būs maz grēku un liela ticība, tad Dievs būs obligāti, viņam būs jāatbild uz manu lūgšanu vai lietām, ko es pasludinu vai saku. Un, diemžēl, tāpēc ir otrs grāvs, kur cilvēki bieži vien iekrīt, ka viņi iet un pasludina lietas, attiecīgi, jo viņi saprot šo ticību, ka tas ir kā spēks, tad es dzīvoju svētu dzīvi. Amen. Mums ir jātiecās pēc svētas dzīves, un tas ir nopietni. Un es lasu Bībelē, kad Jēzus saka, visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, to Tēvs jums dos, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Un mēs sākam pasludināt un runāt uz lietām, un tagad tās manifestēsies un nāks mūsu dzīvē, un viss pārējais. Un ja vien tev būs stipra paļaušanās, un tev būs šis apziņa, ka tas ir kā spēks, jo tu manipulē ar to visu, un saprot, tur var iet tik lielās nevajadzīgās lietās. Un es saprotu, ka daudzi bieži vien uzķerās uz tā, un arī tas bija kaut kas tāds, kamā es agrāk dzīvoju ļoti daudz, un tas ir kaut kas tāds, no kā es sāku nākt ārā. Tāpēc es par to arī vēlos runāt, jo kādreiz tas atstāja ļoti dziļas pēdas sliktā ziņā manā dzīvē un par to, kā es runāju ar citiem cilvēkiem, ka es teicu, ka tev vienmēr jābūt pārliecinātam un tev ir jāsludina, un ja nenotika tavā dzīvē kaut kas, ka tu uzliki rokas un aizlūdz par to cilvēku, un tas cilvēks nesaņēma dziedināšanu, tad noteikti viņš bija vainīgs, jo viņam bija pārāk maz ticība, jo es taču gāju ar 100% pārliecību un saprot, un tur veidojās šis viss tas trieciens, kas īsti kaut kas nesaiet kopā tā, kā tam vajadzētu saiet kopā bībeliski. Un tāpēc par to ir ļoti svarīgi parunāt, kas tad ir ticība. Un es domāju, ka es ilgi neturēšu uz tā āķa un viss pārējais, bet ja mēs atveram Jāņa 3. nodaļu, 16. pants, būs kā nobeigums, bet sāksim ar 14. jo visi zina Jāņa 3.16, jo tik ļoti pasauli Dievs mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Bet, ja mēs lasām 2 pantus atpakaļ, kāpēc Jānis, apustulis Jānis, ielika šo pantu šī vietā, mēs sapratīsim nedaudz plašāk šo bildi. Tad, lasot Jāņa evaņģēliju 3. nodaļu, no 14. līdz 16. pantam, mēs lasīsim kaut ko tādu, ko Jānis paņēma, jeb citēja no vecās derības, kur kaut ko Mūzus darīja, par ko mēs lasīsim, ko Mūzus darīja un kā tas reprezentē Jēzu.
Tātad, 14. pants saka tā. Un kā Mūzus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad, ja mēs saprotam, kas notika kontekstā notika tas, ka Izraēla tauta sagrākoja pret Dievu, viņi kurnēja, viņi čīkstēja, viss slikti, viss ritīgi slikti. Būtu bijis labāk, ja mēs būtu bijuši Eģiptē, nevis Dievs tu mūs būtu izvedis šeit ārā tuksnesī, kur tu mūs pēc tam nobeigs. Un viņi kurnēja tik ļoti, ka Dievs viņiem uzsūtīja čūskas. Un lai viņi tiktu, teiksim tā, dziedināti no visām tas, ka čūskas viņus sakoda, viņiem bija tikai jāpaceļ galvas un jāskatās uz augšu, jāpaskatās uz šo te čūsku. Un tieši tāpēc apustulis Jānis, kad viņš raksta Jāņa evaņģēlī, viņš saliek šo te kopā, ka tāpat kā, kad Mūzus paaugstināja čūsku, un Izraēla tautai bija jāpaskatās, lai tāpat dziedinātiem un dzīvotu. Tāpat arī mums ir jāpaceļ savas acis uz augšu un jāpaskatās uz Jēzu, kas nomir pie krusta par maniem un par taviem grēkiem, un 3. dienā augšām celās. Un, lai tu vēl vairāk nedaudz saprastu, ka tas nav vienkārši tagad vienā vietā izņemts un ieskauts un paņemts, un tagad tas ir baigi izlūkts no konteksta vai ko, ja mēs atveram ticības nodaļu, kas ir Ebrejiem 11. nodaļa, no 24. līdz 29. pantam, mēs lasīsim kaut ko tādu. Ticības spēkā Mūzus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticības spēkā viņš atstāja Ēģipti nebīdamies no valdieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. 27. pants saka. Ticības spēkā viņš izpildīja Paskas svētku ierašu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu. Ticības spēkā viņi izgāja cauri sarkanajai jūrai, kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka. Tātad, mēs redzam šo te piemēru šajā te vēstulē Ebrejiem 11. nodaļu, ja tu pārlasīsi, lasi cauri ar šo te, kaut vai pamēģini, lasīt ar šo te veidu skatījumu par to, ka viņi raudzījās. Ābrahams tika izaicināts ārā no sava tēva pilsētas, Dievs viņam teica, atstāja visu un nāca ārā. Viņš nezināja, kur, bet viņš vienkārši gāja. Tur, kur Dievs viņam teica, tur, kur Dievs viņam rādīs. Tātad viņš raudzījās uz Dievu, viņš ticēja uz Dievu, un Dievs viņam to pielīdzināja kā taisnību. Viņš raudzījās uz Dievu. Tātad, ko ar to es vēlos pateikt? Ticība ir sava veida skatīšanās uz Dievu. Ticība nav spēks, ticība nav kaut kāda psiholoģiska pārliecība par kaut kādām lietām, kur tu mēģini melot sev, ka tu it kā zini, un pēc tam, kad tas nenotiek, tad tu mēģini to attaisnot, ka tas ir kaut kas cits. Ticība ir sava veida skatīšanās uz Dievu. Mēs iesim nedaudz dziļāk, ko tas īsti nozīmē. Tas nozīmē to, ka es nevaru šo te vārdu definēt pēc savas pieredzes, kad es kaut ko piedzīvoju pārdabiski savā dzīvē, kur es pielietoju it kā ticību, nevis it kā, bet es pielietoju ticību, un ar to savu šo te pieredzi ielikt iekšā Dieva vārdā un raksturot terminus pēc savas pieredzes, jo tas būs nepareizi. Man ir jāraksturo bībeliskie principi, termini, ko es varu pielietot savā dzīvē praktiski, jo Bībele ir praktiska grāmata. Attiecīgi, es nevis lieku iekšā Bībelē, bet es ņemu ārā kādā veidā tajā ziņā, kad es ņemu no Bībeles ārā, es lasu un es izņemu no Bībeles ārā un ielieku savā prātā, nevis no savu prātu lieku iekšā Bībelē. Es ceru, ka tu saproti, ko es ar to domāju. Tā nekas nav jāņem ārā no Bībeles ārpus konteksta, tā nedara. Tāpēc, kā atklāsums grāmata runā par to, ka tas, kas kaut ko pieliks klāt,
tam tiks klāt pielikts sodam, un tas, kas paņems ārā kaut ko no Dieva vārda, tam tiks atņemts no godības. Es nerunāju par tādām lietām. Es runāju par to, ka mēs nebūvējam doktrīnu, jeb teoloģiju, jeb mācību pēc tā, kā es uzskatu, kā ir pareizi, ko bieži vien mēs darām, bet es dzīvoju es tiešām sekoju Jēzum, kā viņa māceklis, un es mācos no viņa, tad es ņem ārā no Dieva vārda. Tad es ceru, ka tu saprati par to, ka mēs nevaram definēt lietas pēc saviem uzskatiem. Un šis te vārds ticība kā pati par sevi definējas vairāk kā attiecību vārds, nevis kā spēka vārds vai kaut kas cits, kas mums cilvēkiem patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad kaut kas notiek šajā ticības spēkā, tad es uzreiz varu sev uzsist pa plecu, pateikt baigais malacis, jo man bija ticība, bet tam cilvēkam nebija. Paskaties, cik es taisns un cik es svēts esmu un viss pārējais. Un saprot, tas nepareizi ceļ. Saprot, pareizi, tas nepareizi būvē šo te attiecības ar Dievu, kā mēs pazeminam Dievu un mēs paaugstinam cilvēku, paskaties, kā es, jo mēs Dievu priekšā neviens nevarēsim nelīties ar saviem darbiem. Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs būvējam pareizi savu ticību, mēs viņu būvēsim no attiecību pozīcijas, ka mēs raugamies uz Dievu par to, kāds viņš ir, nevis par to, cik varens es varu būt, bet par to, cik varens viņš ir, tāpēc, ka mēs savā spēkā neko nevaram izdarīt. Un arī cik ļoti tu gribi, vai cik ļoti mēs varbūt gribam, mēs nevaram manipulēt Dievu, mēs nevaram spēlēties ar viņu, kā ar uguni. Tāpēc, ka mēs apdedzināsimies. Mums ir jābūt pazemīgiem un jāraugās uz viņu, kāds viņš ir, cik mīlošs viņš ir, cik brīnišķīgs viņš ir, cik taisns viņš ir, nevis to, cik es varu izdarīt savā spēkā. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka Jāņa 17. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa, 3. pants saka tā, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīs tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Un mēs saprotam, un mēs mācam, un mēs zinām no Bībeles, ka mums ir jāveido attiecības. Mēs to sludinām. Bet tad, kad tas sākas mūsu privātajā dzīvē par to, kā es izdzīvoju savu ticības dzīvi, kādā veidā saprotot, ko nozīmē vārds ticība, tad es mēģinu savā spēkā ar saviem darbiem vai kaut ko citu nopelnīt kaut ko, kas nekad nav bijis kā nopelnīšanas veids. Bet tāpat kā, ja es tā drīkstu to pielīdzināt, 1. korintiešiem 13. nodaļā, mēs 12. nodaļā lasam par šīm te dāvanām, bet 13. nodaļa runā par kaut ko vairāk, par kaut ko lielāku, kas tā ir mīlestība, tās ir attiecības. Man patīk, kā šis te pants, 17. nodaļas 3. pants ir angliski. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ka viņi zin tevi. Tātad, ko nozīmē vārds ticība? Vārds ticība no sevis būvējās kā attiecību vārds, kad ir runa kaut kas par attiecībām. Ticība ir sava veida skatīšanās uz Dievu. Tātad, vai tas nozīmē, ka mēs vienmēr varam būt 100% pārliecināti, ka tad, kad mēs lūgsim par cilvēkiem, vai tad, kad mēs darīsim lietas, vai šis, vai tas, vai tas, vai tas, vai tas, vai mums vienmēr jābūt 100% pārliecinātiem par to, kas notiks un vai tas notiks? Protams, ka nē. Dievs var mums atklāt, dot pārliecību, ka tas, par ko es lūkšu, kad es zinu, ka Dievs atbrīvos, kad es zinu, ka Dievs dziedinās, kad es zinu, ka Dievs atrisinās. Bet tas nav vienmēr, un tam nav jābūt standartam. Jo ticība ir savā ziņā spērt soli kaut kamā nezināmajā. Jo savādāk tā vairs nav ticība uz ko? Uz viņu, kāds viņš ir. Un tad ticība ir pārliecība Dievā, skatīšanās uz Dievu, pārliecība Dievā par to, kāds viņš ir, kā jau es minēju pirms tam. Kāds viņš ir, nevis kādi mēs esam.
nevis ko es varu, bet ko viņš var. Un kaut kas no vecās derības, kas man ļoti personīgi ir ļoti palīdzējis gūt brīvību no tiem meliem, kuros es biju, iepinies par to, kāda ir jābūt kristiešu ticībai, tāpēc, ka kādreiz, kad es tikko pieņēmu Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju, es biju šajā te domā un mācībā par to, ka ticībai ir jābūt tādai, kad es nedrīkst pārliecināties, es nedrīkst 100% zināt, man vienkārši ir jātic. Un tas bija tas, kā es arī savā veidā liku citiem noprast, kad, ja tu gribi būt kristietis, tu nedrīkst bez loģiski domāt, tev vienkārši visu laiku ir jātic. Bet Dievs mūs aicina viņu mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu. Tas nozīmē, ka mums ir jāzina lietas, mums ir jāmācās, mums ir jāiet dziļāk, mums ir jāpēt. Mēs nevaram apstāties pie kaut kā, tikai tāpēc, ka man tas vienreiz nostrādāja un viss, un man šķiet, es tagad esmu atradis atbildi. Tas, ka tu vari iesist naglu kokā ar kurpi, tas nenozīmē, ka tas ir labākais veids. Citiem tas strādā un viņš pie tā paliek. Vai cits ar flaķeniem daudz, vai cits ar boreni daudz. Tā nav. Tev ir speciāls instruments, paredzēts, lai iesistu naglu kokā, attiecīgi āmurs. Tad mēs nedrīkstam apstāties pie kaut kā tikai tāpēc, ka tas mums strādā. Mums ir labi to izpētīt dziļāk. Tāpēc, ka bieži vien Dieva vārdā ir, ja es drīkst pareizi teikt, paslēptas lietas, kas mums vairāk atver saprašanu, izprast, ko Dievs ar šo te visu bija domājis. Un attiecīgi mums ir arī jāsaprot tas, ka Dieva vārds ir tikpat praktisks manā dzīvē, kā kāda cilvēka dzīvē, kas varbūt patreiz Āfrikā cīnās par izdzīvošanu, vai patreiz Irākā. Attiecīgi, ja es saku, ka ticība ir spēks, ko tu vari manipulēt, ka tu ticības spēkā vienkārši pārliecināšu runāsi un notiks lietas, tad tam ir jābūt tikpat īstam manā dzīvē, kā tam, kas ir Āfrikā vai Irākā. Nav tā, ka tas strādā tikai šeit vai tikai tur. Jo Dieva vārds ir patiess, tas ir īsts, un tam ir jāstrādā gan šeit, gan tur. Un tas ir tas, ko es vēlos, lai jūs saprast. Bet tātad es vēlos nolasīt no vecās derības par 3, viņiem tik interesanti vārdi. Shadrach, Meshach un Abednego, angliski ir vieglāk man izrunāt, bet tātad par Sadrahu, Mesahu un Abednego tādu mazu lasījumu no Daniela grāmatas 3. nodaļas 16. līdz 18. pantam. Un es domāju, ja mēs vairāk virzītos pēc šīs te rakstu vietas savā ticības dzīvē, es personīgi uzskatu, ka mums būtu daudz lielāki augļi, kad iet runa par ticības dzīvi. Tātad lasam 16. pants. Tad Sadrahs, Mesahs un Abednego atbildēja ķēniņam Nebukadneceram. Uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, attiecīgi mēs to tagad pārliekam jaunās derības versijā, mēs kristieši, tad mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa. Dievs ir spējīgs, un viņš mūs izglābs no tavas rokas ak ķēniņ. 18. pants saka tā. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Tātad, no malas klausoties par 17. pantu, mēs teikt, viņiem ir tik liela ticība. Jo pēc tā mēs lasām, ka tas notika, viņi tika izglābti no cepļa, tātad būtu ļoti viegli izdzēst ārā 18. pantu un iet uz priekšu un pateikt, paskaties, kas par ticības vīriem. Viņi ticēja, viņi runāja, viņi gāja, un tas notika. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošā cepļa, un viņš mūs izglābs, Jēzus Kristus vārdā no tavas rokas ak ķēniņ, un mēs lecam pāri un mēs ejam. Bet mēs aizmirstam par 18. pantu, bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepaliksim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. Bieži vien kristieši arī cīnās. Dievs, ja Dievs ir, un es ticu, ka Dievs ir, tad kāpēc
tas vai tas cilvēks netika dziedināts. Dievs, es ticu, ka tu esi, es tev esmu piedzīvojis savā dzīvē. Tad kāpēc nenotika tas vai tas? Un mēs bieži vien mēģinam saprast. Dievs, tu taču esi teicis savā vārdā un vispārējais, tad kāpēc? Bet tā kā viņi teica, Dievs ir spējīgs un viņš to izdarīs, bet pat ja viņš to neizdarītu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vienīgais veids, kā mēs patiesi varam ticēt uz Dievu, ir zināt viņu. Tas nozīmē to, ka mums ir jāiepazīst Dievs. Mums ir jāiepazīst to, kāds viņš ir. Jēzus ir neredzamā Dieva attēls. Ja mēs lasām par to, ka Jēzus gāja līdzjūtībā un dziedināja, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 20. nodaļā beigās ir rakstīts, ka ir tik daudz lietas, kas netika pierakstīts, ko Jēzus darīja. Kāpēc? Tāpēc, ka nebūtu pietiekoši daudz grāmatas, lai viņas viss saglabātu. Ar to, ko Jēzus gāja un darīja. Jēzus gāja un kalpoja, Jēzus gāja un darīja. Viņš dziedināja, viņš augšām cēla, viņš atbrīvoja. Viņš bija ar tiem, kas bija vientuļi. Ir tik daudz, ko mēs varam lasīt par to, ko Jēzus darīja. Ja es nemaldos, manuprāt, Filips, bet viens no apustuļiem prasīja, rādi mums tēvu. Un Jēzus atbildēja, rādi mums tēvu? Un es arī tikko atvēru. Tātad Jāņa 14. nodaļa, 8.–9. pants. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis. Bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā, un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Tātad, ja mēs nākam pie šīs te apziņas, ka Jēzus reprezentē tēvu, attiecīgi mēs varam saprast to, kāds ir tēvs, kāda ir viņa griba, ka viņš ir mīlošs, ka viņš grib, ka viņš negrib, ka kaut viens pazust, viņš grib, ka cilvēki ir dziedināti, viņš grib, ka cilvēki ir atbrīvot, viņš grib to visu. Un tikai tāpēc, ka tu varbūt lūdzi pēc kaut kā, un Dievs klusēja, tas nenozīmē nē. Dievs aicina, ka mūsu ticība būtu kā, kad viņš deva šo te līdzību, es nemaldos Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā, kur viņš deva līdzību par atraitni, par to, ka mums vienmēr būs lūgt un nepadoties, ka mēs spiežam, mēs lūdzam, līdz, ja Dievs pasaka nē, tad nē, bet mēs turpinam lūgt, mēs nepadodamies. Bet mēs nākam no pazemīgas pozīcijas. Mēs nākam no šīs te apziņas, kad ticībā lietas notiks nevis tāpēc, ka man ir kaut kāds pārdabisks spēks, kur es tagad varu manipulēt un darīt, kā es pats iegribu, bet tas nāk no tā, ka es pazīstu, kāds viņš ir. Es savu ticību lieku nevis kaut kamā fiziskā lietā, bet es lieku savu ticību personā, par to, kāds viņš ir. Tāpēc, kā man ir ticība, ka mana sieva, pieņemsim, mani sagaidīs rīt no darba ar vakariņām mājās, jo viņi būs ātrāk mājās. Kāpēc es to ticu? Tāpēc, ka es ticu, ka viņa mīl mani, un es ticu, ka viņa uztaisīs ēst, lai ar to kalpot man. Ne jau kā kalpojam, bet no mīlestības pozīcijas. Tāpat, iepazīstot Dievu un tuvojieties viņam, caur Bībeles lasīšanu, caur lūkšanām, caur nedalītu laiku un intīmām attiecībām ar viņu, mēs sapratīsim, kāds viņš ir un kāda ir viņa griba. Un tad, kad mēs nāksim pie cilvēkiem un liksim rokas visu un lūksim, un mēs lūksim, lai Dievs dziedina, un es nenākšu no šīs te pozīcijas, kad man tagad ir tik liela ticība, bet es nākšu ar šo te pozīciju, kad Dievs, es zinu, kāds tu esi, un es zinu, ka tu esi spējīgs, un es lūkšu ar šo te, es nepadošos savā lūkšanā, un es neapstāšos. Bet pat, ja tas nebūs, es tāpat uzticos, jo es zinu, ka tavi ceļi ir lielāki ceļi nekā mani, un ka tavs domas ir augstāks nekā mans domas.
Un par to, kas tad ir ticība, tā ir pārliecība Dievā par to, kāds viņš ir. Kad es skatos uz viņu, es skatos uz priekšu. Es skatos uz viņu. Es zinu, kāds viņš ir, es lasu Bībeli. Es atjaunojos savā domāšanā. Un es lasu, un es redzu, ka Dievs ir mīlošs, Dievs ir taisns, Dievs ir svēts, Dievs ir perfekts. Viņš ir nemelo. Un no tā es būvēju savu ticības dzīvi, uzticoties viņam kā personai, nevis kā kādam, kura lampu es pakasu, un mans vēlēšanās piepildās, tāpēc, ka es izņemu rakstītus no konteksta. Un tad varbūt tev rodas pēdējais jautājums. Varbūt arī nē. Bet, ja jau viss notiek pēc Dieva gribas, tad kāda jēga man lūgt par lietām? Atbilde ir tāda, ka tāpatās kā mēs zinām pārliecībā, ka jēri nēda gaļu un lauvas nēda salmus, nevis psalmus, bet salmus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām viņu dabu, tāpēc mēs arī zinām Dieva dabu, kāds viņš ir. Un ja tu to vēl nezini, es tev aicinu lasīt Bībeli. Es tev aicinu būt lūkšanā, patiesu lūkšanā. Pirms tu lasi Bībeli, prasa, lai Svētais Gars tev atklāja vārdu. Un tad, kad mēs zinām pēc Bībeles lasīšanas, kāds ir Dievs, kad mēs pavadam laiku ar viņu, tāpat kā mēs pavadam laiku ar saviem mīļajiem, pilnveidojot mūsu attiecības ar viņu, no tās pozīcijas mēs arī virzīsimies, ka tad, kad mēs lūksim par cilvēkiem, mēs nevis lūksim no apziņas, kad es kaut ko varu, bet mēs lūksim no pozīcijas, kad es neko nevaru, es vienkārši esmu trauks, ko Dievs lieto. Attiecīgi mēs sevi konstanti liksim pazemīgā pozīcijā, apzināt, mēs izvēlosimies pazemināties, lai viņš tiktu paaugstināts, un mēs dosim visu godu viņam. Tāpēc es ceru, ka šis bija noderīgi. Es zinu, ka bija tāds sarežģīts iesākums, bet es uzskatu, ka tas bija vajadzīgs. Un, ja tev šis video noderēja, droši ierakst komentārā, vai uzspied like, vai piesako, ja to nesako. Un paldies, ka klausījies. Atā!